Labrīt, sestdienas rītā, kā jau es ierasti saku, labrīt visiem tiem, kas mani skatās, klausās, varbūt pat noklausīsies vai noskatīsies līdz galam. Ja tikai neapspļaus ekrāns, caur kuru vai uz kura viņi mani skatās un tā tālāk un tā tālāk. Tātad es šodien, principā, kas ir brīvdiena, tāpēc esmu vienkārši mājas drebēs, neesmu neko speciāli vilcis, kā saka, kaut ko virsū un tā tālāk, lai parādītu, kas es esmu un vispārējo, jo to pat var visu zināt un noskaidrot. Un tāpēc es šodien ar jums nerunāšu, kā Abrenes Tautas Republikas valdības emigrācija, valsts drošības ministrs, valsts drošības ģenerālis, 19. Abrenes aizsargu pulka komandieris un tā tālāk, bet vienkārši kā parasts Latvijas Republikas pilsonis Einārs Graudiņš, jo ir pāris atkal jautājumi, par kuriem es vienkārši gribētu padiskutēt vai paspriest, vai vēl precīzāk, tā kā diskusija nav appusēja, tad vienkārši izteikt savu viedokli. Un viedoklis būs par vairākiem jautājumiem, absolūti sadzīviskiem. Tātad pirmais, lieta tāda, kad ir pieņemts lēmums, ja es pareizi saprotu, tikai neko nejaucu, tad Rīgas pilsētas teritorijā atšaut mežacūkas, kuras tur ieklīst no apkārtējiem Pierīgas mežiem. Tātad, ko es šajā sakarībā gribētu pateikt? Es ar milzīgu prieku skatos video ierakstus, it īpaši Polijas, viņiem vispār pret dzīvniekiem ir kolosālāka attieksme, kur veseli mežacūku bari ar maziem siventiņiem staigā pa Polijas pilsētām, to visi fotografē, filmē, taisa selfijas un tā tālāk un joprojām. Bet tā nav būtība. Un to es saku personīgi, kā Einārs Graudiņš, vēlreiz saku, nevis kā valsts drošības ģenerālis. Es nekad neesmu bijis mednieks, lai gan man ir bijusi apliecība un ierocis, bet ierocis pilnīgi priekš citām lietām paredzēts, nevis priekš medībām. Un es nekad mūžā neesmu nogalinājis nevienu dzīvnieku. Nekad. Es to nevaru izdarīt vienkārši. Bet kaujas apstākļos un pēc operācijās es esmu pietiekoši daudz nogalinājis cilvēks. To gan es mierīgi varu izdarīt. Tāpēc es varu spriest par nāvi. Un es neuzskatu, ka Rīgas pilsētas teritorijā būtu jāslepkavo mežacūks. Es kategoriski esmu vispār pret jebkādu veidu medībām un neuzskatu, ka tas būtu jādara vēl jau vairāk galvaspilsētā. Jo, ja ir cilvēki, kuriem nepieciešams ir papildus adrenalīns un kuri ļoti vēlas kaut ko nogalināt, tad es varu piedāvāt sekojošu risinājumu. Šajā gadā vienā no Ziemeļāfrikas valstīm notiks 19. Abrenes aizsargu pulka kaujas taktiskās mācības. Mums ir vajadzīgs statistiskais materiāls, apbruņots dabīgi, kad ar kaujas ieroci, kurš stāv pretī mums. Es jūs uzaicinu visus uz Āfriku, būt par šo statistisko materiālu, kur var būt, jums izdodas izdzīvot. Adrenalīna vairāk kā vajag, ticat man, šauts tiek tikai ar teflona lodēm, ar teflona pārklājumu, kas caursit jebkuru bruņavesti, tikai ar sprākstošajām lodēm, dabistiski kā, kurām ir krustiņi. Jūs saprotat, kas ir profesionāli, tie visi saprot, par ko es tagad runāju. Tāpēc tas ir viss, kas ir saistīts ar mežacūku atšaušanu Rīgas pilsētā. Tāpēc es tiem atšāvējiem un lēmumu pieņēmējiem par šādām darbībām neieteiktu izaicināt likteni. Jūs radāt ļoti negatīvu karmu. Vārdu tiešā nozīmē sev.
Nākošais. Jau zinām laiku, arī saistībā ar medībām, jau zinām laiku atpakaļ kaut kāda mauka fotografējās ar baigi tur krūtu tādu šaujumu, nu viss tā kā vajag, tur viss baigi krūta, var redzēt pīķis vairāk kā vajag, ja? Sazaks droši kā kaut kur, ja? Uz, ja nemaldos, nošautu lūšu kaudzes, lūši. Man liekas, ka turpat bija kaut kāds lūsēns, nepieaudzis lūsis, ja. Tātad es šai pežai un maukai, kas to ļoti popularizēja, ka tas viss ir baigi labi, ja. Un cik viņi tur tādu. Tātad es viņai iesaku to pašu neizaicināt likteni. Neizaiciniet likteni, jums viņš ir tikai un vienīgi viens šajā dzīvē. Un es neizsaku nekādus draudus, tā kā cienījamie menti šeit, to visu jūs uzreiz varat mest malā, visas savas resoriskās pārbaudas un visas pārējās muļķības. Es vienkārši cilvēkam, konkrētam, vienai maukai, medniecei tā saucamai, iesaku neizaicināt likteni. Jo pats galvenais, kas ir jāsaprot, kad lūsis ir slavenākās un leģendārākās Latvijas armijas vēsturē karaspēka daļas sužu izlūgt desanta bataljona simbols. Es varu izsaukt kaut kādā brīdī jums neatgriezeniskus likteņa pavērsienus tiem cilvēkiem, kuri šo dzīvnieku nogalina Latvijas teritorijā. Es uzsveru vārdu neatgriezeniskus likteņa pavērsienus. Pie kam šie pavērsieni lielākoties, tā faktiski vispār, var notikt tad, kad jūs atrodaties ārpus Latvijas Republikas teritorijas. Es domāju, ka jūs man ļoti labi sapratāt visi, kas mani dzird un kas saprot, par ko es runāju. Es tagad nenāšu par to, kad faktiski visās Eiropas valstīs lūsis ir aizsargājams dzīvnieks, kurš vispār nav paredzēts būt par medību upuri, vai precīzāk noslepkavots no labi ekipētu un bruņotu necilvēku puses, jo šim nabaga zvēram nav ar ko aizsargāties pret automātisko karabīnu ar optisko tēmēkli. Tas nav vienlīdzīgs variants. Es vēl vienreiz saku, ja jums ir vajadzīgs adrenalīns, kaut kas ļoti deg, niez, kasaties, nevarat, ja? Un jums obligāti ir jāšauj meža cūciņas Rīgā, jāšauj lūši, es jūs nodrošināšu ar tādu adrenalīnu, kādu jūs mūžā nesat redzējuši. Mums ir vajadzīgs statistiskais materiāls, kas skraida pa tuksnesi un pa kuru, piemēram, minmetēju apkalpes atstrādā precizitāti šaušanā. Ar minmetējiem dabīgi. Adrenalīna. O šitā. Tas skar medības. Es domāju, ka visi, kuriem vajadzēja, un pat nevajadzēja, mani saprata un saprot. Nevajag nogalināt, neaizsargāt dzīvniekus. Tas nav labi. Nopietni. Tas nav labi. Un tikai neko nevajag tagad man te skaidrot par kaut kādu tur sanitāro līdzsvaru dabā un vēl tur visādas muļķības un tā tālāk. To jūs visu varat tur skaidrot viens otram. Ar to mauku es vienkārši informēju, nevis brīdinu, jo tā te būtu kaut kāda baigie draudi. To mauku, kura šauj lūšus, es vienkārši brīdinu. Tomēr brīdinu. Es jums labu vēlu, maukai. Nedariet to. To nevajag darīt. Tālāk mēs pāriesim pie citu pavisam aspektu. Kā es jau iepriekšējās savos ierakstos un iepriekšējos, kā viņš tur vēlams var saukt uzstāšanās, lai gan es nevaru uzstāties, es neesmu NATO vai ANO ģenerālsekretārs, nesaku humoru to visam pieeja. Tātad es vēl te nedaudz gribētu pievērst dažus nianses jautājumam par to, kad 16. martā 2017. gadā tika uzlausts un izlaupīts mans dzīvoklis Rīgā. Latviešu leģiona dienā, ja? Nu,
Es sapratu, ka to gribēju speciāli uztaisīt man kā leģionāru dēlam, ja tā vienkārši parādīt, ka mēs varam tad jebko, ja. Tur iesaistītām personām jau ieraksts ir bijis, to var klausīties, skatīties, bet te ir viens baigais bet. Un šis bet ir atkal ļoti arī tāds, kas var mainīt likteņus. Karmu iespaidot, čakras un vispār, ja. Tātad. Ir paziņojums saistībā ar to visu, bet šitāds te. Un Eināram Graudiņam, tur tāda iela un tāda. Paziņojumi jums, ka sakarā ar mantu zādzības faktu no dzīvokļa, kas tika konstatēts 16.03.2017. Rīgā, valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes. Rīgas tādā iecirknī tika uzsākts krimināla process, numur tāds pēc krimināla likuma 175. panta 3. daļas. Krimināla procesa virzītāji var noskaidrot tur un tur, ja, ar cieņu priekšnieks Je Arlovskis. Tāds kaut kāds, es viņu mūžā neesmu redzējis, bet tāds ir. Un valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes iecirkņa krimināla policijas nodaļas priekšnieka vietnieka pagaidu izpildītāji, vēl viņš tur vispār ārprāts, Inese Jermaka, un dokumentajā laikā ir sagatavojis Espodistova. Zīmīgi, kad viss tādi diezgan krievisku uzvārdi, es vispār ar to gribu teikt, kad visu Latvijas valsts policija, tīpaši Rīgā, man neizprotam apsvērumu pēc, vai iemeslu pēc, man absolūti šeit nav nekāda problēma pret krieviem, kā es vienmēr esmu teicis, bet viņa ir pārāk krieviska, ņemot vērā vispār, ka mēs dzīvojam Latvijas Republikā, nevis Krievijas federācijā. Nu, lūk, un tad tas viss tika uzsākts, meklēja kaut ko, neviens neko neatrada dabistiski, kā mani vairāk ne par ko informējuši nav, visi čau. Es saprotu, ka tas viss ir nobāzts dziļā kaut kādā pakaļā, ja jau vispār viņš nav sen jau slēgts, sakarā ar noilgumu. Bet es gribu paskaidrot vienu baigo lietu. Un paskaidrot tiem, kas vispār ir kādreiz tiešām dienējuši kriminālu policijā, milicijā, varbūt pat savos laikos un kaut ko sajēdz no operatīvām darbībām un vispār kaut ko sajēdz, ja? Jo, tā publika šodien, kas mums ir mentenē, tur, paklausties Lato lapsi, ja, tur. Tātad īsumā tā. Kā es jau teicu, kad man šo dzīvoklī apzaga un izlaupīja un uzlauza. Tur šo to aizstiepa. Un tas, ko aiznesa, principā, viņam nav nekādas vai tam nav nekādas, precīzāk būtu latviski, tam dabīga gramatiski un literāri materiāls vērtības. Bet ļoti liela vērtība man kā ģimenes relikvijām, kā man tuviem priekšmetiem, atgādinājumiem par manu dzīvi un tā tālāk. Un, kā es jau teicu, tajā skaitā tur tika nozagta Latvijas Republikas aizsardzības spēka izlūka desantu bataljona nopelnu zīme sudrabā. Viņas nav daudz, viņas ļoti maz. Vismaz laikā, kad es tur biju, tad bija apbalvot tikai 10 cilvēki ar šādu apbalvojumu. Tas tā ļoti tā man nepatīk, teiksim, tā maigi izsakoties, lai gan es to varu citādāk daudz formulēt. Tur tika nozagta kastīte ar Latvijā lielāko nozīmīšu kolekciju par Liepājas pilsētu, kas bija sagatavota jau izdot kā grāmatu, kā vēsturisku pētījumu. Ja kāds nezina, es izdevusi vairākas grāmatas jau savā dzīvē, tajā skaitā par Ogres novadu konkrēti, kas ir mans dzimtais. Grāmatas ir sameklējums Latvijas Nacionālā bibliotekā. Pārdošanā nav bijuši, man nav tik daudz naudas, lai viņas varētu izlaist tādās tirāžās, bet Nacionālā bibliotekā viss ir, un arī citās bibliotekās ir, un tā kā tur viss ir kārtībā, to var sameklēt, ja. Un grāmatas saucās Ogres novads vēstures. Es pat īsti aizmirsu jau pats, ko es tur esmu sarakstījis, bet man liekas, ka Ogres novads vēstures liecībās vai kaut kas tāds. Ja kādam interesē, to visu var internetā atrast.
Tātad šeit tika nosakta vesela grāmata faktiski, jo tas nozīmīši kaste tā ir grāmata, saprotiet, par Liepāju. Es nezinu, kāpēc bija vajadzīga drošības policijas darbiniekiem, kas veica šo apzakšanu, vai kuru vadībā tas tika veikts, izpildot Inta Ulmaņa uzdevumu. Nezinu, priekš kam tas bija vajadzīgs. Nē, es vispār visu ļoti labi saprotu, viņiem reāli vajadzēja zem tās apzakšanas veikt kratīšanu, lai atrastu kaut ko ļoti, ļoti tādu, par ko man varētu iesēdināt, bet arī kompjuteri dabīgi, ka nospēja, vai datoru latvisku, vai precīzāk laptopu, vai netbooku, vienalga, kā viņi tur var saukt, pārnēsājumu portatīvā, ja? Jo tur vajadzēja būt visam būt pilnam ar kaut ko ārprātīgi, bet nekā ārprātīgi nav, un attiecīgi nekas nav, ja? Un no kā es secinu, ka šo lietu visu veica tajā laikā Inta Ulmaņa uzdevumā drošības policijas darbinieki, no tā, kad viņiem ir standarta variants, lai jūs zināt, ja? Es jau to es teicu, kad viņi veic kratīšanu, tad viņi 100% lien apakšā zem vannas. Ja vanna ir noflīzēta un jums ir atstāts mazs slodziņš, lai piekļūtu santehniskam mezglam, santehniskām trubām, ja? Tad viņi obligāti tur lien iekšā tajā caurumā, un tur ar kabatas gaismeklī, baterija droši, ka latviski, ja, vai droši, ka nelatviski, visu pēta, vai tur nav kaut kas sabāsts, piemēram, dolāru pakas vai heroīns, iepakots kilogramos, ja, ar visiem apgānu štempeļiem. Nu, lūk, un tā kā tas bija atrauc vaļā, tad es, secinu, ka ar to nenodarbojas parasti ierindas dzīvokļu apsardzēji, bet tas bija maskēta kratīšana, izmantojot kā formu ielaušanos ar apzakšanu. Tātad. Vēl tika nozagts mans zīmogredzens, kas man vispār dārga ģimenes relikvija. Ir cilvēkiem relikvijas, ja. Man, piemēram, ļoti dārga relikvija, bet, to nenozaga, jo, nevarēja droši, kad rokas līdz tam neaizgāja. Man, piemēram, ļoti dārga relikvija ir mani pirmie mati. Mani, kad es esmu dzimis, un tad es tāds baigi tāds puišals esmu bijis, kuram viņi griezušies, kā tas ir pareizi. Ka tie mati kāds, viņš ir sprogains, ja? Sprogains, takš, vai ne? Es esmu bijis tāds sprogains un blonds, pats dulākais, ka blonds, es vispār neesmu, es esmu mani melni mati, jā, tagad jau sirmi pēc visiem šādiem te variantiem, ka tie jāņemās ar visādiem sūdu ulmaniem un visādiem vēl tur sūdas silakalniem un vēl visādiem padibeniem, ja? Lūk, bet mani sākotnēji bijuši viņi blondi, un tad mamma mani nogriez uz šķipsnu un ietinusi linu audumā, tādā nelielā maisiņā, linos, ja, pašas šūtā visdrīzāk, un tas man glabājas kopš, kaut kāda, es nezinu, 66. gadu visdrīzākais, 1966. gadu. Mammas vairs nav dabīga, bet, tādas ir tās lietas, tāpēc tika nozagts tas, kas man ir svarīgs, nevis kuram būtu kaut kāda materiālā vērtība, ja. Un tad bija baigais variants visā šajā pasākumā, kas ir ļoti raksturojošs variants. Man nozaga pūksteni, rokas pūksteni. Es viņu parādu pat kādu. Ot šādu. Šo pūksteni nozaga, bet veicot zināms meklēšanas pasākums individuālā kārtā, kurus veicu es. Es arī šo to es dabīgi saprotu, kur tiek darīts. Es tā ar humoru to visu saku, bet to es vienkārši saku mūsu mentiem, lai nedomā, ka te visi ir ar šito te, kurš galīgi mīksts taisīt. Man tēvam tāds riktīgs droši, ka bija es tādu foršas taisīts, tā kā varat man ticēt, ja. Un es aizrakos līdz tam, ka šis mans pūkstenis, viņam ir sērijas numurs. Tam pūkstenim, ja. Viņam ir sērijas numurs. Kur tā viņš maita ir? Ir sērijas numurs. Tā ir limitēta sērija. Bet arī nedārga. Lūk, un es atradu, ka šis pūkstenis, kas man tagad ir rokā, ir ievietots Lombardā banknote. Maskavas ielā, pretī Maksimai, un turpat blakus ir medību veikals.
Tas ir kaut kāda tramvaja pietura, ja mēs runājam par 7. tramvaju. Kā tam viņi valsts to pieturu sauc? Viņi ir uzreiz aiz dienvidu tilta nākošā vai vēl vienu uz priekšu. Nu, kaut kur tā, bet, to visu var atrast. Es vēl vienreiz dodu orientīrus. Lombards banknote, kuram blakus ir liels medību ieroču veikals. Un es, veicot individuālus meklēšanas pasākums, šajā Lombardā atrodu šo pulksteni. Es uzteicu dumu sienu, saka, es vēlos viņu iegādāties, un vai es varētu paskatīties dokumentus un kasti, uz ko man atbild, kad nav ne dokumentu, ne kastes, ir tikai pulkstenis. Jo šo pulksteni nozogot nepaņēma līdzi kasti, kura palika pie manas mājās. Dabīgi kad? Vai dabīgi kā? Ar visiem iegādas dokumentiem, numuriem un tā tālāk. Es zvanu mentiem, un saku, kad ir baigās štela, ka es esmu atradis savu zaktu mantu, kura jau ir Lombardā. Nu, tur jāsaka godīgi, viņi nostrādāja ļoti operatīvi, atbrauca 2 čaļi, sastādīja aktu, un to visu dabīgi izņem ārā un atdeva man pēc kaut kāda laika, ja. Viss kārtībā. Bet krimināla lietā nekādas virzības nav. Krimināla procesā. Un tagad man ir jautājums. No operatīvās darbības viedokļa. No operatīvo izstrāžu viedokļa. Tātad ir kaut kāds izdirsts Lombards. Banknote, nosaukums, konkrēta adrese, konkrēta vieta, konkrēts dzīves cilvēks, kuriem tas viss pieder un tā tālāk. Ir fakts. Tātad ir šis pulkstenis. Tātad viņu nevar pieņemt realizācijā uz zila gaisa, ka pēkšņi uz zila gaisa Lombardā parādās no graudeņa dzīvokļa nozagts pulkstenis. 100% ir jābūt kaut kādai sejai, kaut ar fiktīviem, vienalga kādiem dokumentiem, kur šis fakts tiek konstatēts, ka tāds un tāds, tad vienalga kāds, ir ieķīlājis Lombardā sekojuši lietu ar aprakstu, ar visu tā kā, tur tagad ir uzskaitas žurnāli. Un pats galvenais, tur taču ir video novērošana, video ieraksts 24 stundas diennaktī visos rakursos. Man ir jautājums, cienītie jau vairs ne menti, bet musori. Vai jūs izpētījāt video ierakstus, tālāk veicot nepieciešamās procesuālās darbības, izņēmāt viņus, kā tas ir noteikts Latvijas Republikas krimināla procesa likumā, noformējāt attiecīgi un veicāt šā cilvēka, kurš to nodeva vai ieķīlāja Lombardā, meklēšanu. Jūs nopratinājāt vairāk kārtīgi, detalizēti darbinieku no Lombarda, kurš šo pulksteni konkrēti no kaut kādas personas pieņēma un noformēja. Jūs to izdarījāt, lai tālāk operatīvā ceļā atklātu, veiktu noziegumu. Jautājums. 2017. gads, tagad ir 2024. Pagājuši 7 gadi. Bet nekas nav aizmirsts. Un neviens nav aizmirsts. Es ļoti ieteiktu Latvijas Republikas valsts policijas attiecīgiem darbiniekiem, kuri nodarbojās ar šī krimināla procesa izmeklēšanu, novest lietu līdz galam. Es iesaku, ļoti silti iesaku. Tas tikai uzlabos jūsu likteņa gaitas, karmu, čakras,
un ticība Dievam. Jūs mani sapratāt? Šodien es pagaidām pabeigšu. Tas, ko es gribēju pateikt, es esmu pateicis. Nē, man garīgais ir baigi normāls, jo vakar ir notriekta otrā ļoti Krievijas bruņotiem spēkiem svarīgā lidmašīna. Tie saucamie Krievu avak tipa izlūk komandu centri. Tā ir notriekta, tā ir uzsprāgus, viss kārtībā. Un, ja tā turpināsies, tad tur drīz vispār vairs nebūs, kas tur kaut ko varēs koordinēt frontē. Bet, tā ir cita tēma, un tas ir cits jautājums, un pie tā mēs atgriezīsimies jau tuvākajā laikā, kad es centīšos pasniegt savu redzējumu par kara darbību Ukrainā. Bet nobeidzot tomēr šodienas ierakstu, es tomēr statistiski, nekur šādu statistiku es neesmu atradis, es viņu meklēju starp citu, es viņu neesmu atradis. Varbūt man var cilvēki palīdzēt kaut kādās struktūrās valsts. Man nav statistikas par Latvijas valsts policijas nacionālo vai etnisko sastāvu. Tas ir ļoti svarīgs jautājums, jo mēs faktiski esam iespējama priekškara periodā. Tas jau kļūst nacionālās drošības jautājums. Un tāpat es nevaru dabūt statistiku. Arī varbūt kaut kādu cilvēku man var palīdzēt. Man ir palīdzējuši savā laikā iekšlietu ministri un valsts sekretāri un ļoti augststāvošas amatpersonas tieši no iekšlietu ministrijas. Tā kā arī tur visi ir normāli cilvēki bijuši un domāju, droši kā arī ir tagad, ja, un tā kā nav tik traki viss kā šķiet, ja. Un man interesē, cik ir atvaļināti iekšlietu ministrijā, konkrēti valsts policijā, par visu kaut ko sliktu, notiesāti varbūt, nosacīt kaut vai, ja, un kāds ir šo personu etniskais izcelsme, etniskā izcelsme, tautība, un tā tālāk. Nē, es te nekurinu nekādu tur atkal kaut ko, es neko nekad nekurinu. Man interesē šāda faktūra, kā viņi mēdz saukt. Visu gaišu, lai jums jauks brīvdienas.